Kāpēc sociāldemokrātija, kāpēc es tur, kur es, un kāpēc dari to, ko dari? Jā. Jāsaka atkal, teiksim, jāatgriežas pie Tautas frontes. Jā. Bija pilnīgi skaidrs, teiksim, kad agri vai vēli Latvijā būs daudzpartiju sistēma. Nav citādāk tā demokrātija, teiksim, ja tas tā nenotiek. Jā. Un 89. gadā tad arī sākās jau zināma tāda interesēšanās, kas tur, ko tur, kā tur, teiksim, jā. Tad bija zaļie, bija sākuši interesēties, un tad bija arī tāda LSDSP, ārzemju komiteja, jā, kur visus šos okupācijas laikus bija turpinājusi funkcionēt un strādāt. Jā. Lūk, un bija Bruno Kalniņš, viņi attiecīgi visi vairāk vai mazāk bija Zviedrijā, bija arī Vācijā, Lielbritānijā un visur citur. Teiksim, jā. Un Bruno Kalniņš toreiz arī bija Socialistiskās internacionāles goda priekšsēdētājs. Ļoti būtisks, ļoti augsts novērtējums un tā tālāk. Lūk, un ņemot vērā to, kad mana ģimene nebija tā pārtikušākā, teiksim, jā, ne pirms otrā pasaules kara, ne arī visos tajos padomju laikos, un tā tālāk. Man tā likās, kad tā darbošanās sociāldemokrātu pulkā varētu būt taisni priekš manis, jā, un toreiz es arī tādu izvēli, kā saka, izdarīju. Jāsaka, man tie amati sociāldemokrātos ir bijuši dažādi, teiksim, jā, nevienmēr esmu bijis priekšsēdētājs, bet ilgstoši gan. Lūk, bet ko es te gribētu teikt, tā ir vienīgā politiskā partija manā dzīvē.